gribu teikt, ka šodien mēs ierakstām, zinām mērā, jaunu atmiņu par Liepājas pilsētu, Liepājas vēstures grāmatās un pateikt paldies karavīriem, ka jūs cītīgi sargājāt Liepāju pirms 20 gadiem un arī šodien. Iesveicu šo piemiņas zīmi trīsvienīgā Dieva, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Jā, toreiz 20 gadus atpakaļ, jau pagājuši 20 gadi tik ātri. Liekas, tas bija pavisam nesen. Tanī brīdī jau mums pilsētas domei, deputātiem, Latvijas pilsoņiem bija zināms rūdījums. Mēs jau bijām saķērušies, kā teikt, ar okupācijas varas pārstāvjiem, ar armiju. Liepājā armija tā jau bija tāda parasta lieta. Un šis notikums, tas bija ļoti nopietns notikums. Mēs apzinājāmies to nopietnību, to risku, ar kādu Latvijas zemesārgi, Latvijas pilsoņi iet uz šo pasākumu. Bet Latvijas valstiskums bija jānotur, jāizstāv, un šis Liepājas ostas status sevišķi bija jāpasvītro. To saprata gan civilie, gan armija arī gal galā saprata, un pēc, protams, nopietnām un samērā asām pārunām mēs panācām vienošanos.